Pārēj uz eiro no nākamā gada 1. janvāra notiks pēc līdzšinējā Latvijas bankas noteiktā lata piesaistes kursa eiro, kas nav mainīts kopš 2005. gada. Tas vairs nevar mainīties. Tie, kas līdz šim atrunājās, ka nevar sākt gatavoties, jo nezinu pārējas kursu, var nekavēties ar sagatavošanās darbiem. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki redz, ka tas, ko Latvijas valdība, ko banka stāsta, ka tas arī piepildās un ka cilvēkiem nav jābaidās no kādiem tiešām pārsteigumiem. Un mums tiešām ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka cilvēki ļoti daudz ko par Eiropu, par Eiropas monetāro savienību nezina, stāstīt arvien vairāk un iepazīstināt šos cilvēkus, lai viņi nebaidās no tā, ka Latvijai rītdien būs jāmaksā Grieķijas parādi, lai viņi nebaidās no tā, ka Latvijai būs jāglāb Kipras bankas, lai viņi paši faktiski interesētos un uzzinātu. Kā iedzīvotājiem rīkoties, sagaidot pārēju uz eiro nākamā gada 1. janvārī, lai tā būtu iespējama ērta? Tik tiešām, kā to dara vairākas komercbankas, aicināt cilvēkus savu naudiņu noguldīt komercbankās, lai šajā 1. janvāra naktī, kad tiks veikta šī pārēja no latiem uz eiro, šis process būtu automātisks. Lai cilvēkiem nevajadzētu pēc tam pašā pēdējā brīdī stāvēt ļoti garās rindās, uztraukties, apmainīs, neapmainīs. Protams, ka apmainīs noteikti visiem, par to nav šaubu. Mainīsim visu mūžu, par to mēs arī esam vairāk kārt teikuši. Bet ir ļoti svarīgi, ka daudz cilvēku to nav dzirdējuši, un svarīgi, lai cilvēki viens otram arī to izstāstītu, un lai nekādā gadījumā neļautu rasties šim satraukumam. Lata pārējas kursa neatgriezeniska fiksēšana noteikti palīdzēs cilvēkiem turpmākajos mēnešos mierīgāk sagatavoties pārējai uz eiro un labvēlīgāk attiekties pret naudas maiņu.